Labrīt, sveicu jūs, ir svētdien, 4. janvārs. Mēs šodien mūsu svētdienas pārdomām, es gribētu ar jums dalīties ar dažām domām par tēmatu, ko pārāk bieži neiztirzā, un tas ir par eņģeļiem. Mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. Lai Dieva žēlastība un miers ir ar jums. Eņģeļi ir Dieva sūtni. Eņģeļi ir daudz savādāk nekā, ko mēs iedomājamies, ka mēs dzirdam vārdu eņģelis. Tad parasti mēs domājam par gleznām, ko esam redzējuši, kad ir kāda būtne baltā tērpā ar spārniem, kas lido apkārt un spēlē ārfu. Bet tas nav, ko mēs sastopam Dieva vārdā. Dieva vārdā, Dieva eņģelis, kad viņš parādās, ir varens, spēcīgs, bieži viena zobena rokā. Un es gribētu kā pamats nolasīt 91. psalmu, visaugstākā patvērumā. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvarenā ēnā, tas saka uz to kungu mans patvērums, mana pils. Mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glāb kā putnu no ķērāja cilps, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sēdz ar saviem spārniem, un zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesma, nedz arī bulti, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev par tavu labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām tu vēl skatīs savam acīm un redzēs, kā bezdieviem tiek atmaksāts. Tiešām to, kungs, esi mans patvērums, visaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsārgu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nec kāda nediena tuvosies tavai teltī. Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokam nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens. Par lavām un odziem tu varēsi staigāt un samīs jaunos lavus un čūskas. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesaugs, tad es viņu paklausīšu. Es viņam esmu klāt bēdās. Es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. 11. pantā es atkārtošu. Jo viņš sūtīs tev savus eņģeļus, tevi pasargāt visos tavos ceļos. Eņģeļi ir Dieva sūtni. Dievs sūt savus eņģeļus, lai mums pasargātu. Parasti mēs viņus neredzam, bet viņa darbību tiešām manam. Ir reizēm, kad arī cilvēki redz eņģeļus vai daļu no eņģeļu, un es paskaidrošu to. Es atkal šodien mūsu pārdomās domāju, ka būtu svētīgi dalīties nevis ar ko citi cilvēki ir piedzīvojuši, bet ko es pats esmu piedzīvojis savā dzīvē. Pašliecība bieži vien ir tā spēcīgākā, jo es dalos ar jums, kā Dievs ir darbojies manā dzīvē. Bet pirms es to daru, atgādinu jums toreiz, kad Daniels bija iemests lavu bedrē, kad ķēniņš no rīta nāca redzēt, vai Dievs viņu ir pasargājis. Viņš teica, visi kārtībā. Dievs atsūtīja eņģeļu, kas aiztaisīja lavā mutis, ka viņi man neaizstika. Mēs sastopam eņģeļus daudzās vietās Dieva vārdā. Un varbūt tas ir jums tāds labs uzdevums ir apskatīties un atrast, cik reizes jūs varat atrast, kur Dievs lieto eņģeļus savā vārdā. Bet ir dažas liecības no man paša dzīves, kur Dievs man tiešām ir pasargājis ar eņģeļiem. Nekāds cits izskaidrojums vienkārši nevar būt. 1985. gadā, kad es ar kumpeli braucu uz Sidneju, lai iesāktu savu kalpošanu mūsu draudzē, mums bija dažādi starpgadījumi pa ceļam. Man mašīna noplīs pāris reizes pusceļā un bija arī gadījums, kur
eņģeļi tiešām mūs pasargāja. Mēs braucam ar diezgan lielu ātrumu, ar atļautu ātrumu 110 km/h pāri kalnam, un pēkšņi ielai bija pārplūdus. Nebija nekāds brīdinājums, es nezināju, kas tas būs, un mēs ar lielu ātrumu iebraucam šī ūdenī iekšā. Un mana doma bija vienkārši, mēs esam pagalam, jo ar tādu ātrumu iebraukt diezgan dziļā ūdenī, es nevarēju vairs kontrolēt mašīnu. Mans kumpels, kas man blakus sēdējies, viņš iekliedzās, un pēkšņi mēs atradamies no ceļa, mēs bijām kaut kādā laukumā, un tur bija dažādi koki un visādas lietas, un es vienkārši atlaidu rokas no stūra mašīnai, un es redzēju, ka mašīna vienkārši izstūrē ap visiem šiem kokiem un krūmiem un citām lietām, kas bija šī laukumā, un es varēju saredzēt divas rokas, kas vadīja mašīnu. Dievs bija atsūtījis eņģeļu, un pirms mēs zinājām, mēs bijām apakaļ uz ceļu, mums tie ūdeni un viss tās briesmas bija aiz mums, un mēs turpinājām braukt, un mans kumpels, kas man blakus sēdēja, atvēra acis, viņš kā tu to izdarīji? Es teicu, es neko neizdarīju, mums jāpietur mašīnu, mums jāpasaka Dievam pateicību, jo viņš tiešām šī gadījumā atsūtīja eņģeli, kas mūs izglāba un kas izstūrēja mašīnu caur šim briesmām. Tas bija pirmais gadījums, kur es piedzīvoju braukšanā, kad eņģeļi tiešām man pasargāja. Bija gadījums vēlāk, kur es ar darba biedru, mēs Viktorijas kalnos strādājām, un mēs braucām par vienu lauku celiņu caur kalniem, un vienkārši bija ļoti šaurs ceļš, un viena mašīna diezgan liela ātruma brauca mums pretī, un nebija vietas mums abiem, un šī mašīna burtiski mūs nostum no ceļa pāri malai, un atkal bija tāda sajūta, ka šoreiz gan ir beigas, un mašīna ripoja pa šo kalnu lejā, un mums priekšā bija milzīgs liels koks. Un mašīna atdurās pret koku, sadauzīja mašīnu pavisam, un es paskatījos, es biju pasažieris, paskatījos uz šoferu, es teicu, vai tu esi dzīvs, vai viss kārtībā? Viņš teica, jā, man nekas nav, un es teicu, man arī ne, un mēs skatāmies, un gandrīz motors bija iestumies jau mašīnas priekšā iekšā, un mašīna tā šūpojās uz malu, un es teicu, mums jāizkāp ārā, pirms viņi pārkrīt pāri malai, un mēs izrāpojam no mašīnas ārā un uzkāpām apakaļ augšā, un man kumpelim toreiz bija radio, un mēs dabojam izsaukt policiju, viņam brālis strādāja pie policijas, un viņi beidzot atnāca un mūs izglāba. Un, kad viņi redzēja mašīnu, viņi teica, mēs sagaidījām, ka mēs redzēsim tur divas līķis, un kā jūs nemaz nesiet apgraizīt, mēs nebijām ne apdauzīt, ne apgraizīt. Kādā veidā nekas nebija sagraizīt, nekas nebija. Ja? Mums vienkārši, mēs tikai bijām bišķiņ tā satraukti no visu tā notikumu, un es uzskatu, ka atkal bija eņģelis, kas mūs pasargāja tajā reizē. Tad bija vēl viens gadījums, kur es neatceros, kurā gadā tas bija, bet es braucu mājās no dievkalpojuma par lielceļu no Canberras apakaļ uz Sidnejas, un man priekšā bija smagā mašīna. Un viņai bija milzīgi liels mucis virsū es nezinu, kas bija tajās mucās, bet viņas bija uz tādu lielu smago mašīnu. Un mēs braucam ar 110 km/h, es biju aiz šī smagās mašīnas, ka pēkšņi es redzēju, ka tie striķi vai tās jostas, kas turēja tās mucis, pārtrūk vienkārši. Un šīs lielās mucis pēkšņi nonāca no šīs smagās mašīnas un bija par visu ceļu. Un atkal bija šīs rokas, kas vienkārši izstūrēja man mašīnu cauri, un es kaut kā apbraucu to smago mašīnu, apbraucu visas tās mucis, kas bija uz ceļa, un nebija aizskārts. Un atkal es vienkārši pieturēju malā un pateicos Dievam un teicu paldies, ka tu atkal esi pasargājis manu dzīvi. Un vēl bija viens gadījums, ar ko es dalīšos, kur atkal eņģelis man izglāba. Šoreiz tas nebija auto gadījumā, bet bija gadījums, kur man sievas tēvs bija miris, un man sievas māte viņai bija dažas problēmas ar viņas māju, un
gribēja krāsot virtuvi, un tur bija viens sildītājs pie sienas, un to bija jānoņem nost. Un es izdomāju, es to varu izdarīt, un es uzkāpu augšā un sāku ņemt nost, un es nebiju pietiekoši ievērīgs, ko es darīju, un es nebiju nogriezis galveno elektrību nost, un es pieskāros pie dzīvā vada. Un es pilnīgi jūtu, ka man elektrība iet cauri, es stāvēju uz bleķa trepēm, kas bija ļoti stulbi, un man vienkārši gāja šī elektrība cauri. Un es domāju, man vienīgā doma bija, es esmu beigts. Es neko citu nevarēju iedomāties. Un es nevarēju atlaist to vadu, man vienkārši bija un šī elektrība man gāja cauri. Un tas pēkšņi jūt tā kā viena liela roka no augšienes vienkārši iegāja manā galvā un vilka tā strauga gāja tā uz leju un pēkšņi gāja pretējā virzienā. Un es jūtu tā kā kaut kas rau augšā tā, un ka man pārgāja pār sirds, man uz momentu sirds apstājās, un tad atkal iesākās, un izgāja ārā šī, un es atlaidu to vadu, nokāpu lejā, un vienkārši teicu savai sievas mātei, tu labāk pasauc elektriķi, un aizbrauc mājās. Un izdomāju, ka es nekad vairs neko ar elektrību nedarīšu. Bet tie gadījumi no manas dzīves, kur Dievs ir tiešām pasargājis manu dzīvību, un vienā gadījumā tas ar elektrību, tā bija mana paša muļķība, kad es nebiju nogriezis elektrību. Tie auto gadījumi, tie bija vienkārši lietas, kas gadījās. Es nebiju aiz kaut kādas muļķības, es braucu normālā atļautā ātrumā un tā tālāk. Toreiz, ka mūs nostum no ceļa, tā nebija mūsu vaina, ka šis cilvēks mūs nostum no ceļa. Bet ko es gribu ar visu to liecināt un teikt ir, kad ir tāda lieta kā eņģeļi, un Dievs lieto viņus, lai mūs pasargātu. Viņi darbojās daudzreiz mums nemaz nezināmā, neredzamā veidā, bet viņi tur ir. Vēl viena liecība, ko es gribētu jums dot, un tā nav no manas personīgās pieredzes, no piedzīvojuma, ko es piedzīvoju, bet no ko man atstāstīja viens draudzes loceklis. Viņš bija ļoti ticīgs kungs, un viņš nāca cītīgi uz baznīcu, un viņš bija saslims, un viņam bija ļoti nopietna slimība, un viņš vienā svētdienas dievkalpojumā viņš bija baznīcā, un es varēju redzēt, ka viņš kaut ko ļoti pārdzīvoja tādā dievkalpojumā, un man liekas, pēc pāris dienām aizbraucu viņu apmeklēt, un viņš bija palicis vēl slimāks, un viņam bija milzīgs miers. Viņš teica, mācītāji, es esmu gatavs iet mājās. Un es teicu, tas ir prieks dzirdēt to, un viņš teica, es tev gribu pastāstīt, kas notiks svētdien dievkalpojumā. Viņš teica, kamēr tu runāji kancelē, tev aiz muguras virs altāra pie sienas bija milzīgi liels eņģelis parādījās. Un viņš deva man mājienu un rādīja man, kad mans laiks ir pienācis iet mājās pie tēva. Un es teicu, tiešām, un viņš teica, jā, viņš teica, bet tu viņu neredzēji, un neviens cits neredzēja, jo viņš bija mans eņģelis, viņš bija atsūtīts man, parādīt man, kad ir laiks man iet mājās pie tēva. Un viņam tiešām bija sirds miers, un es viņam iedevu vēl svēto vakarēdienu, es nosvētīju viņu, mēs nolūdzam, un viņš arī tādā vakarā aizgāja būt pie Dieva. Un tas lika man daudz domāt un pateikties Dievam, ka Dievs zina, kas mums katram ir vajadzīgs, un viņš deva lielu mieru šim kungam, parādīja viņam viņa sārgeņģeli, viņš teica, tas bija mans sārgeņģelis, viņš rādīja, kad ir laiks man nākt mājās, un viņam bija miers. Un tas apstiprina visas tās lietas, ko mēs lasām Dieva vārdā, kur arī mums šodienas lasījumā viņš sūtīs tev savus eņģeļus, lai tevi pasargātu visos tavos ceļos. Un mums nav jābaidās, ka pienāks mūsu nāves stunda. Es ticu, ka arī Dievs atsūtīs mums mūsu eņģeli, kas mūs aizvedīs, lai mēs būtu kopā ar Jēzu. Ir Dievam eņģeļi, ir viņa sūtni, viņi darbojās, viņi ir, mums nav viņus īpaši jāmeklē, bet
būsim nomodā par to, ka mēs zinām, ka Dievs ir nomodā par mums. Un tas noved man pie vēl viena lasījuma, ko es gribēju dalīties ar jums šodien, un tas ir 121. psalms, sveceļnieku dziesmu, un virsrakstītas kungs ir tavs sargs. Es paceļu savus acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt. Kas tevi sārgā, tas nesnauž. Redz, Izraels sārgs nesnauž un neguļ. Tas kungs ir tavs sārgs. Tas kungs ir tava pājiena tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež nec mēnesi naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Tas kungs ir vienmēr nomodā par mums. Vienalga, kādos apstākļos mēs esam, tas viņu nepārsteidz. Viņš zināja, kas notiks ar mani. Viņš atsūtīja savus eņģeļus katrā tajā gadījumā, lai mani pasargātu, jo ir man pārliecība, ka Dievs man pasargāja, jo darbs vēl nav pabeigts, ko viņš ir uzdevis man darīt. Un kad tas būs pabeigts, tad viņš savā žēlistībā atsūtīs savu eņģeli, paņem man mājās pie Jēzu. Un tāpat tev. Un es ceru, ka šīs pārdomas, vienkāršās liecības no manas dzīves un no manas pieredzes stiprina jūs un dod jums mieru. Un to saprašanu, ka kristietība nav kaut kāda tukša reliģija, bet mēs pielūdzam un dzīvojam un kalpojam dzīvājam Dievam, kas visur ir, kas visur redz, kas visu zina, un kas pār visām lietām mūs mīl ar mūžīgu mīlestību. Un par to mēs no sirds esam viņam pateicīgi, un mēs dodam viņam visu godu un slavu. Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, šajā svētdienā mēs paceļam savus skatu uz Tevi, un mēs sakam Tev paldies. Paldies par Tavu lielo mīlestību. Paldies par Tavu lielo žēlastību. Paldies, kad Tu esi, un ka Tu vienmēr esi nomodā par mums. Un paldies, ka Tavā radībā ir arī mirijādu eņģeļi, kas ir Tavi sūtņi, Tavi kalpi, ko Tu lieto dažādos veidos, lai pasludinātu, lai parādītu, lai pasargātu. Paldies! Personīgi es saku Tev paldies par tam reizēm, kad Tu esi izglābis man dzīvību, kur Tu esi sūtījis savus eņģeļus, lai viņi būtu ar mani. Un paldies, ka Tu to dari katram klausītājam. Kungs, vairo mūsu ticību, vairo mūsu mīlestību, lai mēs saprotam, cik ļoti, ļoti, ļoti Tu mūs mīli. Paldies, Kungs, Jēzus, ka Tu miri pie krusta, ka Tu izlēji savas svētās, dārgās asiņas mums, lai mēs varētu būt mūžīgās dzīvības mantinieki. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Mēs apliecinām, ka mēs mīlam Tevi. Un mēs izlūdzamies, Kungs, Tavu žēlastību un svētību pār šo dienu, pār mūsu pasauli. Es ar mūsu vadītājiem un valdību, dod viņam gudrību, palīdz viņiem pareizi un taisni un godīgi rīkoties. Turpinām aizlūgt par Ukrainu, Kungs, apžēlojies. Apžēlojies par mūsu Latviju tautu. Tik daudz ir to, kas vēl Tevi nepazīst, kas dzenās pēc visa kā, bet ne pēc Tavas valstības.
Aizlūdzam par mūsu tautu, gan Latvijā, gan izkaisīt par pasauli. Kungs, modina mūsos ticību. Piedod mums mūsu daudzos grēkus un šķīsti mūs no visas netaisnības. Mazgā mūs tīras Kristus svētajās asinīs. Un, kungs, dod mums žēlīgi savu svētā gara palīgu, lai varam atgriezties un pastāvēt mūsu ticībā līdz galam. Mēs aizlūdzam par slimājiem un vientuļiem un bēdīgiem un nabagiem un atraitniem un bārenīšiem, bezmājniekiem, tiem, kam dzīve ir grūta. Es aizlūdzu par katru klausītāju, no sirds es pateicos Tev par viņiem. Un lūdzu, kungs, uzliet savus rokas. Paldies, ka tuvojas tā diena, ka mēs būsim kopā ar Tevi Tavā namā. Līdz tās dienas, lai mēs kalpojam Tev ar pateicību un mīlestību. Uzklaus Tevi, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par mūsu cilvēku prātu un saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kungā Jēzu Kristu mūžīgai dzīvībai. Āmen. Mīļie, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dieva palīgu. Es ceru, ka tas būs atkal rīt lūkšanā. Lai jums svētīga un gaiša svētdiena.